Sveicināts, Ventspilniek! Sveiks, viesi! Vai zini, cik lielisks sajūta ir pamosties savas dzimšanas dienas rītā? Sirdī tāds pozitīvs, gaidpilns satraukums, šķiet tieši tev par godu saule spīd gošāk un puķes zied krāšņāk. Šodien ir mana svētku diena. Saposusies un ziedoša es, Ventspils, uzņemu ciemiņus, visus jūs. Dzimšanas dienā jāatskatās atpakaļ, kas nozīmīgs, ievērības cienīgs noticis aizvadītajā gadā. Redzu, cik tu, Ventspilniek, esi strādīgs un radošs. Tieši tāpēc sekmīgi strādā jaunās rūpnīcas. Tajās ražo automašīnu detaļas, māju moduļus, šķidro kristālu displeju materiālus. Darbu sākusi arī programmatūras testēšanas laboratorija. Arī turpmāk gādāšu, lai esošajām ražotnēm un uzņēmumiem piepulcētos vēl citas. Kā ik viens no mums, arī es neapstājos pie sasniegtā. Turpinām aktīvi rekonstruēt ielas. Esam uzcēluši jaunu katlu māju. Top jaunas mūsdienīgas telpas Ventspils tehnikumam. Būt veselam palīdzēs modernākais aprīkojums un kvalificētie ārsti jaunajā Ventspils poliklinikā. Mana nākotne esat jūs, mazie Ventspilnieki. Priecājos, ka jums patīk jaunie rotaļu laukumi daudz dzīvokļu māju pagalmos, pie bērnu dārziem un bērnu nama. Bet pansionāti iemītnieki var pasportot svaigā gaisā. Gadu no gada pilsēta kļūst arvien skaistāka, jo soli pa solim jūs, Ventspilnieki, apņēmīgi siltināt un sakārtojat savu māju fasādes. Ikdienu priecājos par piepildītajiem veloceliņiem, pa kuriem aiztraucas visi vecuma ventiņi un viesi, no pilsētas pludmales gar slēpošanas kalnu līdz pat būšniekam. Mazbānītis piedzīvojas ģimenes pieaugumu. Braukt gribētājus vīzina jau 2 lokomotīvas. Ielūkoties vēstures lapusēs aicina bagātīgā Livonijas ordeņa pilsas 2. stāva ekspozīcija, bet pie pilsas vārtiem no gaisa ekrāna pamāja gaistošs, bet draudzīgs pilsas sargs. Man patīk redzēt jūs, Ventspilniekus, kuplā skaitā koncertos un bērnu pasākumos Pārventas parka jaunajā estrādē. Labprāt darbojaties arī aizraujošajās piedzīvojuma parka atrakcijās. Bet Kurzemes demo centrā mācāties ar domu spēku palaist raķeti un labāk iepazīstat mūziku. Nav pat jāprasa, vai labi pavadījāt laiku. Jautrās bērnu čalas runā pašas par sevi. Kas gan tā būtu par dzīvi bez sporta? Mazie airētāji kaldina panākumus jaunajā airēšanas bāzē. Āra trenažieri vilina lielus un mazus pludmalē un citviet. Lepojos ar Ventspilnieku panākumiem. Mūsu futbolisti izcīnījuši Latvijas kausu futbolā, bet basketbola klubs kļuvis par Baltijas basketbola līgas čempioniem. Notiek nozīmīgas sacensības. Latvijas jaunatnes vasaras olimpiāde, piedzīvojuma parka pusmaratons, Eiropas rallija čempionāta posms, Geto games un daudzi citi. Visus nemaz nevar uzskaitīt. Patīkami, ja tevi novērtē. Ventspils ir kļuvusi par Eiropas gada pašvaldību un senioriem draudzīgāko pilsētu Eiropā. Bet vissvarīgākais esi tu pats. Ģimeniskais, aktīvais, strādīgais un kultūru mīlošais Ventspilnieks, kas prot arī sirsnīgi uzņemt mūsu viesus. Es zinu, kopā mēs varam. Kopā mēs strādājam un ražojam, pilnveidojamies un iedvesmojamies, sportojam un sasniedzam. Jums visiem daudz laimes dzimšanas dienā!